Labrīt! Šodien ir 02.08.2025. Tēma manējā būs pateicība, mīlestība, un vēlāk vienu tēmu nošpikoju no ikdienas pārdomām. Es vēlos. Tur rakstīts ir mēs vēlamies, bet es barā nerunāšu. Es runāšu vienskaitlī no savas personas. Un tas ir tā. Kāpēc bija rakstīts pateicība, mīlestība? Es vakardien biju vienā sapulcē, un tur kaut kas tāds bija, kas es esmu, kaut kas pa pateicību bija, jo, es jau slikti atceros, un ir tā, un es šodien tā visu laiku darīju, ar ko sākās rīts vienam viedam cilvēkam, un es arī gribu tāds būt, un tas līdz ar to es vēlos tāds vietas būt, ka manī klausās, kaut kā gudri runāt, nevis vāvuļot. Un viņš ielēja, es tagad arī ielēju, arī kolu ielēju un kafiju ielēju, un katru reizi kā lieku pie mutes, saku pateicība, mīlestība. Es vienkārši pierakstīju, bet gan jau atcerēšos ar laiku, tāpat kā es nevarēju atcerēties tos vārdus. Kas es esmu, es nevarēju atcerēties, un es esmu tas viss iepriekšējais, un es esmu rokdarbis, es esmu rokdarbis. Brālis teica, ja brālis teica, tas tā ir, kā ko tur daudz spriest. Un, protams, kad ir racionalizācija, manipulātors, āksts, bet, galā jau laikam rokdarbis. Es varu, ja ir racionalizācija, viss kaut kas var būt, bet, ne jau tik daudz, normāli. Tas, kas esmu, to jau es zinu. Un ir tā rītam jāsākās. Viņš vēl dzied himnu no rīta. Ar to man problēmas ir. Bet, ja sāks dziedāt, gan jau iemācīsies, citi taču māka. Un viņš himnu nodzied, lūkšanu to es jau skaitīju 2 reizes un var vannā paskaitīt, kamēr kājas mazgā, zinu, tā kā uz viena ceļa, uz otra ceļa. Tur tādas problēmas nav, pat to lūkšanu paskaitīt. Tur ir ļoti laba lūkšana tāda. Es kādreiz, ka ja pa lūkšanu kaut kas būs, noskaitīšu to lūkšanu. Un, tā liekas pie mutes, ielai ūdeni, pateicība, mīlestība. Un, laikam no rīta tā sāk. Un kaut kā jau pierod, nav jau tik grūti likt kaut ko pie mutes un teikt pateicība, mīlestība, es padomāju. Domās nav jau skaļi jāsaka nekas. Un no rīta lūkšana un himna vēl jāiemācās himna. Ja tā cilvēkam ir tāds, viņš paliek, tā ir. Nav ko izgudrot man jaunu pasauli. Racionalizācija jau ir apnicis gudrot jaunas pasaules. Jāskatās, kas patīk, es tā darīšu. Skatīšos, kas man patīk, un uzprasīšu, ar ko tur rīt sākas, vai kaut ko tādu mēģināšu uzprasīt. Laikam tas būs ļoti labi. Un tad es pienākšu pie otrās tēmas. Vēlāk Mārim Medniekam stāstīšu beigās patiesās, ko es vēlos patiesībā. Bet tā es vēlos, man jau rīts sākās automātā labi, un esmu priecīgs. Šodien arī, uzkāp svariem zem 92. Jau esmu priecīgs. Kaut vai tur tādas arī citādākas jūtiņas ir, bet jau esmu diezgan apmierināti. Rīts izdevies, jo es ēdu diezgan daudz, vakar riktīgi daudz, kliņģeru sēdos, riktīgi, līdz ļoti daudz. Un vakar tā skaņa bija, jo lietus lija visu laiku, pa jumtu sitās lietus. Sirsniņa, lietus sitās pa jumtu, galaktikai sitās lietus, jo reku tur, kur tur agrāk bija logi, un, baigi skaļi, kad bleķis vien ir, bet, silti normāli, vāks attaisīs. Un tad tādam iesākumam, ko es vēlos, pirmkārt, tas par to svaru, svars, jo tad man nevajadzēja neko izlikties, Svaru vēlos, jo es nevēlos, kāds es biju, es nevēlos to, un tad
zinu, es jau jūtu, zinu, jau apsaukā pa narcisi, mani pa narcisu. Bet, pietiek būt kādam, es labāk esmu narcis, narkomāns, es jau visu to teicu. Nekā es esmu tik resns 140 kg. Tas man ir pats svarīgākais, tas svars. Protams, ka es viņu, ja es tik daudz ēdu, man tikai var palīdzēt augstākais spēks, lai man ir mazāks svars, ja es tik daudz ēdu. Ja es mācētu, kā citi tur nosvērt vai visu kaut ko, man nekāds augstākais spēks nebūtu vajadzīgs, bet es tā nedaru. Es mēģināju pierakstīt, bet kāda jēga man rakstīt, ja es rakstu pierakstu veselu lapu. Un vakarā tāpat konfekts 20 apēdu, un veikalā ieedu apēdu, un saldējumus 4 apēdu, kamēr nevaru paiet. Protams, labāk es 2 atveru, aiziet pakaļ vēl 2. Rītā ēdīšu mazāk. Man tā ir. Un tāpēc es vēlos būt 90 ar drēbēm, 92 ar drēbēm. Man tagad ir bez drēbēm 92. Arī ļoti labi, arī 100 ir labi, bet augstākais spēks, lai to dara, lai es ēdu, cik gribu, un esmu 90, es to gribu. Nevis to gribu, bet es to vēlos. Es neko nevaru gribēt. Un tad es arī vēlos tās cigaretes, slēptā reklāma, zinu. Vismaz šitās pīpēt, no šitām, man tāds patīkam, tāds garšīgs. Un zinu, bet man taču ir tās cigaretes sliktās. Un es viņas pīpēju, un tādu vienu brīdi, nepatīk man viņas pīpēt. Un var jau viņas nepaņemt līdzi, jo vakar nepaņēmu, šito pīpēju. Kā nepaņēmu, pēdējo atdevu. Cigaretes man, es vēlētos mazāk pīpēt. Pīpēt var vai ko, nav nekādas man problēmas, bet mazāk pīpēt. Tur, kad nopirkt labās kaut kādas cigaretes, tur dažas cigaretes pīpēt. Ne jau, es pīpēju ļoti daudz, vienu pēc otras pīpēju. Un es tagad, ja nepīpētu, šodien bišķī, es jau vienu izpīpēju no rīta, pa nakti izpīpēju. Un man paliek sliktāk, ka es uzpīpēju. Un es tāpat pīpēju, es jau par to viens raidījums biju, kaut vai man paģirs vai kas, es tāpat pīpēju. Un es nezinu, kāpēc es tā moku sevi, es nezinu. Un to tikai var augstākais spēks man atbrīvot no tām cigaretēm. Jo, to es vienreiz tikai esmu dzirdējis, tas labais fitness treneris teica, tas ir labi. Zinu, kad es tā uzvilcies, to raidījumu filmēju, kaut kādu hobiju lietu darīju. Tā, tiešām vienu pēc otras, tā kā forši, no tā nikotīna, zinu, kaut kāds stimulants noteikti ir, bet manā gadījumā es no rīta pamožos, izpīpēju jau vienu startā. Ko es tur negribu, es nevēlos daudz cigaretes pīpēt, vēlos jau vispār tos aizzināmās cigaretes nepīpēt, bet vispār labāk ir nepīpēt, jo man taču jādzīvo līdz 96, 94 gados jau Bentlī jāpabrauc, un ja es pīpēšu, nebūs tā. Un tad es vēlos, par cigaretēm nevajadzēja runāt, par to beigās vajadzēja runāt logo, es vēlos logo, šitie tādas bildītes, un man jau tas jau ir uzzīmēts, ko es vēlos, vēl, protams, apspriedīšos. TikToks pēc teica, vajag atpazīstamu sēņu. Ziniet, es domāju, vai to ar bārdu likt, bet ļoti smuku sēņi arī tagad ir, tādu smuku sēņu, ne jau tādu vienkārši bildu paņem, bet muška aiziet, zin kaut kur, lai uztaisa atpazīstamu sēņu, jo man jau būs uz katra zoba tā sēņa, uz vizītkartes sēņa, un viņš, piemēram, paņems cilvēks rokās, un tā sēņa uzreiz zinās, kas tas ir pa cilvēku, atcerēsies, jo arī telefona numurā, ja es ieraugu sēņu, pastos, kaut ko jau atcerēties var. Un tagad Mārim Medniekam, sveiciens Mārim Medniekam, lielākais neiespējamais sapnis, kas man visu mūžu bijis swinger klubs, ja šeit nevarēja, tad līgās, un ja tas neizdosies, tad veco ļaužu pansionāts. Tas ir grandiozākais, jo to man visi iesaka vecie ļaužu pansionāts, bet var jau savienot veco ļaužu pansionāts, visu pavelti, kopā ar swinger klubu un zobu darbnīcu. Tas būtu, vēl zirgs. Sveiciens Māri Mednieks, lai tā reklāma DVD ir Laurencija.